Mums visiem vienmēr ir licies, ka ierēģiem no valsts sektora vajadzētu strādāt mazliet produktīvāk. Bet kā to panākt? Pie manis studijā šodien cilvēks, kura pārstāvētā uzņēmuma risinājums Destime ticis veiksmīgi ieviests ekonomikas ministrijā, lai uzlabotu produktivitāti. Tas overthinkings bija tāds riktīgi stiprs arī jau, kad es biju bērns. Viņš teica, ka nedari to, jo tad tu sevi atrunāsi. Tu izdomāsi 100 iemeslus, kāpēc kaut ko nedarīt. Veronika ir Destime eksporta partneru attiecību vadītāja, kas ne tikai runā par produktivitāti, bet arī mēģina to pamatot ar reāliem datiem un skaitļiem. No kurienes tev tā enerģija? Es jūtu, tev arī tagad ļoti daudz, bet tu esi visu laiku cilvēkos pārdošanā, eksportā. Tu teici, kā uzlādējies no tiem cilvēkiem? Jo es esmu no tiem weirdos, kas reāli saka, ka es mīlu cilvēkus. Man patīk cilvēki. Mans tēvs man iemācīja vienu beglabo šteli, vienmēr visam teikt. Čau, Veronika. Čau. Kā tu jūties? Ļoti labi. Ļoti labi. Es ceru, ka tu atstāsi bišķi grūtāk ir pārslēgties uzreiz no darba ielikt tajās sarunās iekšā. Es mēģināšu pāris jautājumiem tevi atraisīt. Un tad es ceru, ka tev sanāks iedot tādu ļoti, ļoti dziļu priekšstatu par kaut kādām lietām. Jo man liekas, tev ir daudz ko stāstīt, daudz ko teikt. Lecam iekšā. Veronika, iedod man nelielu kontekstu par sevi, ko man vajadzētu zināt par tavu dzīvi, atskatoties uz taviem pēdējiem 10-15 gadiem, lai es un skatītājs varētu mazliet vairāk saprast, kas tu esi. Es esmu cilvēks, kas piedzima uzņēmēja ģimenē. Tas, man liekas, ļoti labi raksturo mani un kāpēc es esmu tāda, kāda es esmu. Es esmu ļoti uz rezultātiem orientēta, un mans tēvs man iemācīja vienu beglabo šteli, vienmēr visam teikt jā. Un nekad nedomāt, jo viņš teica, kā tu ieslēgsi smadzenes, tā viss čau, tev tā iespēja būs garām. Un, man liekas, tas man arī raksturo tā, ka es vienkārši saku lietām jā, es viņas daru, un darot, es tad vienmēr atrodu risinājumus. Tas man kaut kā vienmēr baigi organiski sanāk. Teikt lietām jā, kas man atsauc atmiņā tādu filmu, kā bija tā filma Yes Man, laikam. Yes Man ar Jim Carrey, ja pareizi atceros. Tas bija, viņš daudz bija to filmu skatījies, vai vienkārši tas bija viņam tāds moto, kas palīdzēja kaut kādu biznesu attīstīt? Tas viņam palīdzēja attīstīt biznesu, bet viņš arī teica, kad visīpaši sievietēm, jo viņš arī, man ir 2 brāļi, un es biju vienīgā meitiņa peciņa, un viņš teica, zin kā, jūs meitenes baigi daudz domājat, un projicējat, kā tad būs, un tas overthinkings bija, tāds riktīgi stiprs arī jau, kad es biju bērns, viņš teica, ka nedari to, jo tad tu sevi atrunāsi. Tu izdomāsi 100 iemeslus, kāpēc kaut ko nedarīt. Un tad viņš man to ielika jau šūpulī, jau no pirmās dienas, jāsaka tā. Tā kā teikt izaicinājumiem un daudzām lietām, jā. Interesanti. Kas vēl tāds interesants, ko pēdējie 10-15 gadi paskrēja, mācies skolā kaut kādas iniciatīvas, savi uzņēmumi, kas bija tāds vēl spilgtākais, kas tev bija? Jā, pēdējie 10 gadi, zin kā, man jau liekas 10 gadi, tas tā kā vakar, bet, zin kā, baigi daudz, kas ir izdarīts un sasniegts, bet jā, man jūnijā būs 10 gadi tieši grupā. Draugiem grupā, un tas man arī tāds baigais notikums, un ja es atskatos uz tiem 10 gadiem, tad īstenībā sasniegts ir baigi daudz. Es sāku Vendonā strādāt no sākuma, un tur tie sasniegumi, viņi nāca viens pēc otra, bet arī es tur pieteicu, es vispār stāstu par to, kas tajos pēdējos 10 gados notika, tad īstenībā tas stāsts baigi labais, kā es pieteicos grupā. Es gribēju iet uz Printful. Tajā laikā Printfuls vēl nebija nekas liels, un es gribēju būt uz digitālo mārketingu, kaut kas tāds bija. Un es pieteicos, un es atceros, man toreiz Santa Līdz Krūz, viņa teica, viņa HR vadīja tajā laikā, viņa bija kā, šobrīd vēl nezinām, kas ir to Printful būs, bet reku Vendons. Nāc strādāt uz Vendonu, mums vajag mārketinga vadītāju. Un tā es sāku strādāt par mārketinga vadītāju 20 gados, nekad nebiju to darījusi, bet man bija tas vienmēr, jādara. Un tad no mārketinga es pārtapu par sales, jo vienkārši cilvēki saprata, ka man tas varētu padoties. Un tas viss tik organiski notika, un tad arī tas CIS mentalitāte man palīdzēja visu laiku augt un iet uz priekšu arī grupas uzņēmumos. Es zinu, ka noteikti neesi cilvēks, kas pārdzīvo par kaut kādām izvēlēm vai tā tālāk. Zinot tagad to backstory, ka tad Printfuls vēl nebija, tev potenciāli varēja būt iespēja arī tur strādāt, bet aizgājis Vendonu. Es nesaku, ka Vendons vienkārši viņi tik strauji neizauga, viņi tāpatās attīstījās un izauga un ļoti veiksmīgs uzņēmums, kur nesen arī
pārdeves, pareizi saprotu, nezinu, jā, precīzi detaļas tam dīlam. Azio. Atskojen, jā. Grupai. Spāņu, jā. Jā. Nav tāds dažreiz, cik varētu, ja es tur būtu aizgājis. Zini, kā ceļš arī. Zini, kā godīgi sakot, tā skola, ko es izgāju Vendonā, nelīdzinātos. Tas bija tik vērts. Katra tā diena, ko es tur pavadīju, es tik daudz iemācījos. Zini, kāpēc? Tāpēc, ka bija maza komanda, un tu varēji uzņemties atbildību, tu varēji darīt, ko tu iedomājies, to tu varēji darīt. Un tas ir tik forši. Tā. Jā. Tu jau pieskāries mazliet arī tam switcham uz pārdošanu. Tad sanāk, tu sāki strādāt pārdošanā, un tad vienā brīdī tev pat ne tu saprati, bet tavi kolēģi saprata, ka tu varētu vēl veiksmīgāk būt tā kā pārdošanā. Pastāsti par to laiku mazliet. Tev bija tas yes mentality, bet tev noteikti bija diezgan problemātiski saprast, ko tu tur darīsi, partnerattiecības. Tas bija partnerattiecība arī amats, jā? Man bija viss. Man tur bija partnerattiecības, direct sales, bet bija tā, kad es sāku mārketingā, un vienkārši tad bija to laiku, mums arī vadītāji vairāk tur mainījās, un viņi vienkārši noķēra to, ka es spēju sarežģītas tehniskas lietas pasniegt ļoti vienkārši. Zini, kā ir tas so what jautājums, ko vienmēr pārdevējs saka, so what, tev ir jāiedod tas, sausais atlikums. Un es to spēju ļoti labi izdarīt. Zini, kā mārketingā jau tas arī tev bišķi jādara ir. Un viņi to noķēra, un viņi teica, zini, kā Veronika, tu esi dzimis pārdevējs, tev ir jāpārdod. Un es to biju kā, jāsaka jau jā, zini, kā visām iespējām dzīvē jāsaka jā, un tad es sāku to darīt, un man baigi iepatikās, un zini, kas man patika tajā vislabāk ir darbs ar cilvēkiem, jo es esmu no tiem weirdos, kas reāli saka, ka es mīlu cilvēkus, man patīk cilvēki, es no viņiem uzlādējos. Jā, interesanti. Es kādreiz arī tā domāju, un tad es pastrādāju pārdošanā ilgu laiku, un tad man sāk likties, ka tu nepateiksi nekad. Bet man liekas, ka es palieku introvertāks. Es nezinu, kāpēc. Šis ir labs, īstenībā par to introvertu. Mums, starp citu, mūsu pašu palkaunieks Pjārs, mūsu guru, viņš man teica, ka viņam agrāk likās, ka esmu pilnīgi introverts cilvēks, kurš ir pārvērties par ekstravertu. Un to es par sevi varu teikt, jo es iemācījos būt ekstravertu. Es, tā kā tādu, kā tu redzi, man šodien tas ir beigais darbs, tā kā ar sevi. Jā, es vienkārši vienmēr domāju par to introvertu, ekstravertumu, un tur baigās skalas ir un gradācijas, un vēl tas viss mainās, kad tu attīsties, un vienā dzīves posmā no tevis prasa būt ekstravertākam, citā introvertākam, un vairāk tādu retrospekciju ieņemt. Es nesaku, ka ekstraverti nevar būt ar lielām retrospekcijas spējām, bet jā, vienkārši interesanti ļoti tēma. Bet paiesim mazliet atpakaļ par bērnību. Tā pārdošana tev visticamāk bija iekšā, viņa visticamāk attīstījās, sāka šķilties ārā tajā brīdī, kad tu strādāji mārketingā, bet tu bērnībā redzēji kaut kādus aizņmetņus, tā kā uzņēmību, spēju runāt ar cilvēkiem, kas būtu indikators, ka tu varētu arī sales strādāt. Jā, viennozīmīgi. Zini kā, es arī, ka biju maziņa, labi, tas tā kā diezgan smieklīgi, zini kā, man sapņu profesija, tagad es mammai teicu, kas es gribētu kļūt, bija gaļas pārdevēja. Tirgu. Tas ir daudz, ko izsaka, jo man liekas, tas fascinējoši. Tur ir tā gaļa, tie svari, tur ir tā nauda, un man tas viss likās superīgi. Un es arī vienmēr spēlējos ar kasītēm, un man tas bija, mani tas fascinēja, tā kā vienkārši apkalpot cilvēkus, pārdot, tas vienmēr manās asinīs ir bijis. Un cik kā, ja tu esi piedzimis uzņēmēju ģimenē, es sāku strādāt, kad es sāku elpot. Man tā reāli liekas, jo man jāsaka liels paldies maniem vecākiem. Mans tēvs man ņēma uz visiem biznesa mītingiem, viņš ņēma mani uz visām izstādēm, sarežģītas sarunas ar juristiem, bankām. Viņš visur lika man sēdēt klāt. Viņš teica, tagad tu sēdi un tu mācies. Vienkārši tu tur vari stūrītī sēdēt un teikt notes no sērijas. Šis podcasts man tiešām nozīmē ļoti daudz. Un ja arī tev šīs sarunas iedeva kaut ko vērtīgu, kādu ideju, enerģiju vai vienkārši vēlmi darīt un turpināt, nospied subscribe vai piesako man sociālajos tīklos. Tas ļaus man turpināt veidot šīs sarunas un aicināt vēl jaudīgākus viesus arī uz nākamajām epizodēm. Un tas man baigi palīdzēja, jo savos 20 gados, kad es sāku strādāt grupā, man bija sajūta, ka man jau ir tricārs. Es biju dabūjusi to sajūtu, kas būtu jādara, kā būtu jāuzvedās,
kas ir tas, kas darbā būtu jādara. Zin kā, nu, tā mentalitāte un arī tā darba ētika. Un tas bija tāds kaut kas, kas jau bija ielikts iekšā. Yeah. Bet tev nav dažreiz tāda sajūta, es nesaku, ka tu tā jūties, bet es vienkārši iedomājos par to, ka tev tā kā tēvs vedot uz visiem tiem mītingiem, viņš daļai arī tev mazliet atņēma no bērnības kaut kādas tā kā moments vai kaut ko tādu, ne? Tu, zin kā, mums bija tā kā play hard, work hard, vai zin kā, tādā ziņā, ka mēs, tik daudz arī es varēju būt vienkārši bērns, bet redzi, ja man neinteresētu un es niķotos, viņš jau man nevestu. Bet es jau tur sēdēju muti atvērus, man tas nenormāli patika. Tas bija interesanti, ka nekāda bumbu pagalmā spēlēt. Tieši tā, man tas vienmēr patika, jo man patika tie cilvēki, man patika satikt viņus, tā kā skatīties, par ko viņi runā, kas viņiem interesē. Okay. No kurienes tev tā enerģija? Es jūtu tev arī ļoti daudz, bet tas visu laiku cilvēkos pārdošanā, eksportā. Tu teici, kā uzlādējies no tiem cilvēkiem un tad paņem, vai tev ir kaut kāda, rituāli, Kas tev piepilda to enerģiju? Jo tu visu laiku sanāk, ja tu esi pārdošanā, tu esi pa lielam hausā ļoti daudz. Jā. Un tu iemācies to hausu, saskatīt tur kaut kādu kārtību. Jā. Bet no kurienes enerģija? Enerģija treniņi. Okay. Viennozīmīgi, jo man cilvēki atņem enerģiju. Tad cilvēki man nedod enerģiju, bet man tās enerģijas ir ļoti daudz. Kā tu redzi, arī tagad ir vakars, bet es vienkārši trīcu jau no enerģijas, ka man gribās visu to pastāstīt. Es teiktu treniņi, tas ir viennozīmīgi, jo tas ir tas, kas tev atgriež normālā stāvoklī. Jā. Tā kā tev ir jāatur tā sava lieta, man tie vienmēr ir bijuši treniņi, jo tad tu tā kā izdod uz āru visu. Un es teiktu, regulāri treniņi ir. Un tādi, kur var sist un mest. Okay. Virves, riepas, ļoti forši. Okay. Jā. Tad spēka treniņi. Spēka treniņi, jā, viennozīmīgi. Tur, kur tu vari izlādēties, izkliekties. Tas. Okay. Un arī tāpēc pārvācos dzīvot Siguldu. Daba ļoti remdē visu tavu prātu, kas tur visu laiku iet uz riņķi. Tev kādu laiku arī bija fotografēšana, ja es pareizi saprotu, hobijs, ja? Jā, es arī. Tas man visu laiku tie hobiji, man tas kreatīvais mijas ar visu to tādu egzakti biznesīgo un tā, tas viss iet paralēli. Jā. Nē, tas ļoti, ļoti forši, jo man parasti liekas, ka cilvēkiem, kuriem nav hobiji, kuri tikai ir hard in, locked biznesā, viņi ļoti bieži neredz to kopējo perspektīvu. Mēs šobrīd dzīvojam tādā laikmetā, kad valda tāda naratīva. Viņi nav vēl tāda tā kā mainstreams aizgājis, bet ļoti daudz cilvēkiem prasa būt tā kā ne globālistiem, bet kāds bija tas termins vispārīgiem. Aizmirst tagad. Es grāmatu mēģinu atcerēties vienkārši vienu. Es pēc tam pateikšu, es atcerēšos, bet jebkurā gadījumā cilvēkiem prasa būt nevis ar specifiskām zināšanām vienā nišā, viņiem prasa būt tādiem super daudzpusīgiem. Tā kā ir piemēram, biznesā tas business acumen, tāds teiciens, kur tu vari aiziet uz tikšanos ar pieredzējušu biznesmeni, bet ja tu nezināsi kaut ko par finansēm, kaut ko par mārketingu, kaut ko par pārdošanu, viņš to ļoti ātri nogriezīs, jo viņš saprot, ka neesi kompetents. Bet tad, kad tu saproti visas lietas un spēj izsekot, kad viņš slēdzās uz dažādiem topikiem, tu būsi ļoti, ļoti topā. Tas ir par biznesu runājot. Bet vispār cilvēkiem ir tās vispārīgās zināšanas par ne super padziļināts par daudzām lietām, iedot krietni lielāku perspektīvu. Un tas, kas gribēju teikt, tie hobiji, viņi ļoti bieži palīdz tādu perspektīvu iedot. Mēs nekad nesapratīsim, kā tas notiek. Varbūt kaut kādā brīdī, bet, piemēram, mūzika, ko tu esi kaut kad mācījies spēlēt, dažreiz palīdz biznesā redzēt nestandarta situācijās risinājums kaut kādiem izaicinājumiem. Tas ir viens no piemēriem, kas nāk prātā. Tāpēc es nesaprotu cilvēku, kuriem nav hobiju un kur ir hard locked in vienā lietā. Man liekas, ka viņi zaudē mazliet. Vai arī tā ir fasāde? Es bieži vien par to domāju, cik ilgi tu noturēsi to fasādi, jo arī es, piemēram, šobrīd, kad esmu kļuvusi par komandas vadītāju, viņiem ir tāds, viņi man pat prasa, hei, tu izklausies normāli. Jā. Un man tas ir lielākais kompliments, ka man komandas biedri var pateikt, tu esi normāli, tā kā one of us, un man ir tāds forši. Jā. Jo, ka es viņiem neuzlieku to, ka vadītājs tad viss, es nedzīvoju dzīvi, es tikai elpoju biznesu un ciparus. Jā.
Tu atceries to laiku, kad tikko bija sākusi strādāt tieši koncentrēties uz eksporta tirgiem? Vai tas jau bija no paša sākuma? No paša sākuma, jo Vendons jau arī, mēs sākām, mums nekad tirgus Latvijā, cik Latvijā ir tik mazs tirgus. Bet arī, es studēju Anglijā, Londonā, un tad, kad es atbraucu, man bija tas, nezinu, kā lai pasaka, baigā enerģija. Man ļoti gribējās atrast latviešu uzņēmumus, kuru produktus es spētu eksportēt globāli. Jo es esmu baigais patriots, un tā ir man tāda misija pilnīgi dzīves, un tāpēc arī tagad esmu Red Jackets asociācijā eksporta, jo tas ir mans passions, tā kā, lai Latviju zina, atpazīst, dzird, jo mēs nemākam par sevi pastāstīt. Mums latviešiem tas, kad tik būt pelēkajām pelēm, visam ir jābūt perfektam, tur, Jā, es gribu tieši arī, tu pieminēji Red Jackets, es izmantošu iespēju. Viņi nesponsorē mūs, bet es gribu pateikt par to, ka, man liekas, ka tā nebija eksportētāja asociācija, bet jebkurā gadījumā es gribu ieplagot, mums tagad arī Latvijā ir tāda forša grāmata tikko iznākusi. Man liekas, ka Red Jackets. Jā, Treasures of Latvia. Jā, kur ir grāmata pa lielam, kurā ir visi Latvijas lielākie, vai pēc kādiem parametriem viņi tur izanalizē. Es to nepateikšu, jā. Tāda grāmata, kurā pa lielam ir daudzi spēcīgi eksportējošie uzņēmumi, un tā grāmata ir uztaisīta tieši ar ideju, ja pie jums atbrauc reāli cilvēks uz ofisu no ārzemēm, jūs viņam dāvinat to grāmatu un stāstat, sludinat par Latvijas eksportējošiem uzņēmumiem, lai vienkārši mēs dabūtu lielāku atpazīstamību arī tā kā internacionālajā arēnā, un man ļoti patika tā ideja. Es zinu cilvēks, kas stāv aiz tās idejas, un esmu tā kā ar visām 4-10 par to, un es uzreiz sapratu to kontekstu tajā grāmatā. Man liekas, ļoti spēcīga ideja ir un ļoti vērtīgs produkts, ko jūs uztaisījāt tajā komunā. Tā kā es ielikšu arī apakšā šeit epizodē linku, var nopirkt to grāmatu. Viņas tagad arī visās Jāņa Rozes grāmatnīcās jau ir pieejams. Perfekti. Tā kā pērciet, dāviniet saviem sadarbības partneriem uzņēmumu, kas nav tajā grāmatā. Viņiem ir kaut kāds plāns atjaunot to sarakstu tik pa laikam, ja? Es domāju, ka jā, noteikti. Kā tas jau. Okay. Man liekas, tas tā kā Forbes Top 100, tikai Latvian Edition vai kaut kas tāds mūsu ražots. Tā kā es ļoti, ļoti lepns par to esmu. Tev ir tāda viena ļoti spēcīga frāze bullshit bingo. Arī pastāstīt par to, kādā kontekstā tu šo frāzi izmanto un ko tieši tā nozīmē. Jā, bullshit bingo iet kopā ar to manu teikšanu, bet tas ir par to, ka tu nedomā, tu vienkārši domā, sajies. Tas ir mans tā kā sinonīms sajies. Ja? Man ir tā kā bullshit bingo ir vienkārši, tu dari un ceri, ka sajies. Jā. Un vienmēr tā, es nezinu, kāpēc, bet man nekad nav bijis tā, ka nesaiet. Vienmēr viss kaut kā izvēršas baigi labi, un tas bullshit bingo iet arī saistībā ar eksportu un kā es vispār dabūju kaut kādus lielos partnerus uz Latviju, jo ir jāsaprot to, ka mēs Latvijā esam maziņi, mūs nezin, mums neusticās. Un bieži vien, tad, kad tu strādā ar produktiem, kad tu pārdod kaut ko tādu, kas, ir, nezinu, tur ar datiem saistīts vai kaut kas ļoti sensitīvs. Viņiem ir bail par katru lietu, viņiem ir bail par to, ka mums blakus notiek karš Ukrainā. Viņiem ir, viņiem ir tik daudz lietas, par ko ir bail, un tad tev ir jāspēj, tev ir jāieslēdz tas bullshit bingo, ka tu viņus spēj pārliecināt, tā kā pāri visam, un arī tu vienkārši viņiem saki, klausies, uzticies, viss būs labi. Mēs te neesam zem nekādas tupeles auguši, mēs spējam visu izdarīt, visi kvalitatīvi un tā. Un tāpēc, man tas bullshit bingo ir vairāk, darīt. Tā kā mans izteiciens darīt. Tas arī bieži vien tā kā... Tas iet kaut kā arī kopā, daži izmanto fake it till you make it. Tas arī es savai komandai ļoti bieži saku. Es saku, tas, ka tu neesi perfekti, tagad kaut ko noslīpējis 10 reizes, tikai tu to zini. Bet ej un izdari. Jo kamēr tu gaidīsi, kamēr tu uzrakstīsi perfektāko e-pasta piču, tev konkurence jau sen būs priekšā. Exactly. Un tīpaši mūsdienās, kad ir tādi instrumenti kā mākslīgais intelekts, viss pārējais, viss ir pieejams. Jā, tieši tā. Ātrums, tas ļoti daudz ko nozīmē. Bet tieši tā bullshit bingo kontekstā un teikšanas kontekstā tev nekad tas nav backfireojis nevienā situācijā. Kāds fuck-ups sanācis, ka tu pateici, un tu tāds, bet mēs nevaram deliverot. Zini kā, man ir jāsaka, ka man ir nenormāli paveicies ar komandām, ar kurām es esmu strādājusi. Gan Vendonā, gan Destēmā man blakus stāv cilvēki, kur ir tik kreatīvi, ka viņi pasaka,
labi, klients grib šito, Veronika ir pateikusi, ok, mēs to darīsim, tad mēs izdomājam risinājumu, kas ir pilnīgi out of the box, bet kas iedos viņam to vērtību vai atrisinās to problēmu, ko viņš grib. Un es saku, komandā ir spēks, jo es varu būt tā, kas pateiks, jā, protams, mēs to visu nodrošināsim. Un tad man ir komanda, kas mani var vienkārši izglābt, un mēs kopā uztaisam to, kas klientam ir vajadzīgs. Un tā, lai baigi backfireot, nē, jo es jau arī to bullshit bingo, skaties, tev jau, jo tu ilgāk strādā, jo tev jau veidojas kompetence, un tu zini tās robežas, cik tālu tu vari iet. Nu, es nevienam neapsolīšu zvaigzni nonest no debesīm. Nav tā kā tajās mēmēs parasti par developeriem, kad sales atkal atnāc un pateica. Zin kā, jo tas arī, man jāsaka, ka tā pieredze, ko es ieguvu Vendonā, nu arī man lika darīt, vai arī man atļāva darīt ļoti daudz lietas, kas saistīts ar tehnisko supportu, ar ļoti daudz tehniskām lietām. Nezinu, kad vadus es liku Moleksā pati, un izsūtīju sūtījums, kas man deva to izpratni par to, kā viņu darbs notiek, un ka, hei, varbūt nevajag apsolīt to zvaigzni no debesīm, nu tā kā nonest. Un tagad tu labāk izproti tehniskos procesus, jo tu saproti, kādas ir tās robežas vai limitācijas, un pārdodot tehniskus produktus, nu, man patīk, tas tagad ir pat tāds title, sales engineer. Love it. Nu, tev ir jāzina, tev jābūt kompetentam. Tu nespēji, tur vienkārši, tu neko nesaproti no tās industrijas vai tehnoloģijas, to spēt pārdot, nu, būs sarežģīti. Jā, tas, ko es vienkārši gribu, varbūt ne palabot, bet tā kā kontekstu iedot skatītājiem par to bullshit bingo, varbūt neteikt bullshit bingo kaut kādās situācijās, kas ir outrageous, bet tā graduāli kāpināt to visu un paralēli mēģināt, tā kā, tad, kad tu pasaki jā, tev arī ir tā kā, nu, jābūt vīrsvārds, nav teiciens sieviete vārds, bet jā, jebkurā gadījumā tev ir jāiet un jāpalīdz, piemēram, tai konkrētai nodaļai to arī izdarīt, ja tu reizes apsolīs. Un tādā veidā tu arī minēji, tu iemācies, piemēram, salikt vadus, sakomplektēt kaut ko no programmēšanas iespējams, ja tas ir bijis tāda situācija. Viss pārējo, un tie cilvēki tev uzticās. Un tad tu dabū to kompetenci, un tad gan tu vari jau diezgan ar aizvērtām acīm teikt daudzām lietām ļoti jā, jo tu zini, jau redzi, kur tu aizies, ko tu izdarīsi. Tieši tā. Ja man bieži vien arī prasa kolēģi, viņi saka, bet Veronika, tu to neizvērtē. Nu, tu tagad pateici, nu, piemēram, es pasaku, jā, varam darīt. Un viņi saka, kā? Un es saku, bet zini kā, ja tu to esi darījis vairāk par vienu dienu, tu jau ar aknām jūti, tu zini. Nu, tā kā es zinu, jo es esmu bijusi tajā situācijā, un es īstenībā baigi tam ticu un necenšos pārliecināt par pretējo. Jā, tas, ko tu teici, tas paralysis analysis, nav jēgas kaut kādas situācijas aicināt, ja tev izanalizēt, ja tev gut feelings saka, ka, es zinu, kad ir, es pat zinu, kā plus mīnus to varētu izdarīt, man nevajag vēl skaidra bilde atnāks pēc tam. Tas ir tas executions, dari tagad un pēc tam pielāgo. Man liekas, kad būvējot jaunus startups, software startups, tieši ir tā frāze, kad es negribu tagad nokļūdīties, bet analyze afterwards and reiterate obsessively. Tas nozīmē, ka tu vienkārši analizē pēc tam, kad tu esi kaut kādām iterācijām izgājis cauri, tā kā test and trial, un tad ir maza analīze, bet atkal test and trial. Un caur to tu visātrāk nonāc pie tā rezultāta. Es neatceros precīzi to frāzi, varbūt viņu atradīšu, pēc tam ielikšu iekšā. Okay. Tagad pārunāsim par sievietēm biznesā. Vispārīgi ir diezgan liels izaicinājums sēsties pie darījuma galda, pie kura bieži vien lielākoties sēž vīrieši. Tas tagad mainās jau arī vairāk, bet kā šo gadu laikā, kopš tu strādā tieši eksportējot jau dažādus produktus, pakalpojumus, kādas ir bijušas tās izmaiņas, ja tu skaties no savas perspektīvas? Ir tiešām kaut kas mainījies arī uz labo pusi, vai vēl joprojām viss tāpatās notiek? Nu, zini kā, es baigās izmaiņas neesmu ievērojis, jo tas ir ļoti sarežģīti, jo tagad tu stāstīji tieši par tām kompetencijām, ka cilvēkam ir jāzina visas tās lietas un jāorientējās tur, nezinu, piemēram, mārketingā, tehniskajās daļās un tā, tad sievietē vēl jau vairāk, jo mums ir
To, ko es esmu pieredzējis, es esmu gājusi arī mītiņos. Nevajag braukt tālu, man nevajag aizbraukt uz Indiju, lai to sadzirdētu. Tepat Šveicē man arī bija mītiņš, kur mēs sēžam pie gara galda, visi levels un es. Un man viens vīrietis saka, baigi smieklīgi, ka tu te sēdi, jo parasti sievietes mums ir vai nu apkopējs vai sekretārs. Un man ir tāds, foršs sākums sarunai, ja? Un tas vienkārši, lai iedot to, ka tev vienmēr ir jābūt spēcīgākai, zinošākai un ātrākai. Tas iedod man to, ka es vienmēr esmu gatava. Es nevaru vienkārši hāfēsot neko. Saprot, man ir jābūt tai kompetencei un visam, jo es zinu, ka mani vērtēs. Un tas ir ļoti challenging, visīpaši pārdošanā, jo man iepriekšējā industrijā, kur strādāju, parasti man bija tikai vīrieši, un viņi man vērtē manu kompetenci. Un sākotnējos pirmos 2 gados es dabūju riktīgi iekšā, es dabūju to, ka es nekompetenta, kaut ko nezinu, piemēram, no tehniskās puses reāli nezināju, piemēram, tur kaut kāds ļoti dziļi tehniskus nespēju iedot risinājumus pie galda. Tehniskai problēmai, bet tu neredzēji logfailā, kas ir pa problēmu. Jo pārdevējiem viņam likās pilnīgi normāli to parādīt un pateikt, kur ir problēma. Un es to nevarēju pateikt, un visu, un tu dabūtu tādu vienkārši tev aplēru sūdiem, pasaka, ka tu esi nekompetents. Tu liekas, ka tajā situācijā, ja noliktu tevi un citu cilvēku, kas būtu, piemēram, vīriešu dzimumu, pret viņu savādāk izturētos? Jā, jo mums... Ja mēs to arī notestējām, jo pēc tam bija tā, kad to klientu atdevām puisim, mēs vienkārši uztaisījām switchu ar klientiem, un pret viņu vienkārši nekad tā neizturējās. Kaut viņš arī nezināja lietas, bet viņi varēja būt tā kā, tur iesmiet, un kaut kā pilnīgi tāda savādāk tā komunikācija bija. Tas interesanti, vienkārši tu esi tādā uzņēmuma C-level pārstāvis, un tu tādu repliku izsaki mītinga laikā, kur apkārt ir citi cilvēki, taisno uzbrukot sievieti. Tas ir tā, neteiksim, ka nevīrišķīgi ļoti, bet... ne infantīli, grūti aprakstīt to situāciju, jo vienkārši ļoti neloģiski, man liekas, jo tie mītingi augstā līmenī parasti visi ir par rezultātu, par to, ka mēs vēlamies atrisināt problēmu, tāpēc mēs šeit pie šī galda sēžam, esam kopā vienā laivā, bet viens no otra gala tā kā citam cilvēkam vismazai uzkakā vienkārši virsū, un tad to procesu, problēmas atrisinājumu aizkavē. Jā. Neloģiski iemeslu dēļ vienkārši. Tāpēc, ka viņiem ir kaut kāds aizvainojums pret sieviešu dzimumu. Es vienkārši... Es neesmu nekad tādā situācijā bijis, bet es domāju, ja es būtu tādā situācijā, es noteikti to mītingu pārtrauktu un paprasītu tam cilvēkam paņemt pauzi un iziet ārā. Jā, es saku, tajā laikā es nebiju tādā situācijā, jo es biju pārāk jauna un es biju tā kā, tas pārdevējs, kas nāk viņiem pārdot, un tāpēc es to neizdarīju. Protams, tagad skaidrs, ka es pa sevi labāk varētu pats pastāvēt, bet atkal šeit ir atkal tā laikam tā lieta par tiem kolēģiem, jo man pēc tam ir tā palēmēs ar kolēģiem, kuri arī vīriešu kārtas pārstāvi, kuri, piemēram, arī bijušas sarunas, kur tu sēdi ap galdu, un esmu es un vīriešu kārtas pārstāvis arī no mūsu uzņēmuma, un tas klients runās tikai ar viņu. Viņš izliksies, ka es neesmu tajā telpā. Jā. Un tad viņam ir jābūt tam, kas pasaka, un viņš tā arī toreiz izdarīja. Viņš teica, hei, Veronika, ir reāli tas, kas zina, kā šīs lietas strādā. Droši, prasi viņai. Jā. Un tad bija tāds, pauze, ok. Jā, tas jau arī ir par to, kā mēs ievērojam tās lietas, vai arī kā tie līdzcilvēki vai komandas biedri, kā viņi uzvedās tajos brīžos, kad tas notiek. Vai tu noklusē, vai tu reāli iestājies. Man liekas, ka reāli tā problēma ir kāda, ka tajās situācijās, kur šādi... Ļoti labs piemērs. Neviens tajā situācijā neko nepateica, visi norīja vienkārši kaut kā klusumu. Bet realitātē, kā vajadzētu būt normālā, koriģējošā sabiedrībā, pie tā galda vajadzēja sēdēt arī normāliem vīriešiem un aizrādīt, kā klausies, mēs vispār neesam kompānija, kurā seksisms ir vai kaut kas tāds ir atļauts, tikko pārkāpja visas robežas. Uzskata šo kā pirmo brīdinājumu, otrais brīdinājums ir vai mēs tev atlaižam, vai tu ej ārā, whatever, ir kāda repercussions pret to cilvēku. Es vienkārši domāju, ka tas, ka tajā situācijās klusē, labi, tu biji jauna, tu nevarēji neko pateikt pretīm, bet tas ir normāli. Un visticamāk, jebkurš tajā situācijā tāpatās būtu rīkojies, bet tas, ka vienkārši pārējie cilvēki klusē, tas man tā interesanti liekas. Jā. Labi, bet es tev bišķiņu paspiedīšu atpakaļ, tāpēc, ka man patīk mazliet paurumināties tajā problēmā.
Ir dažreiz situācijas, kad tieši es tagad tādos ļoti, ļoti bīstamos ūdeņos navigēju. Ir tādas situācijas, kad vīriešiem ir pamatojums ar tādu attieksmi, kur varbūt es redzēju pretējo tieši, ka sieviete tiešām ir tā kā nekompetentā, ka viņa nav iedziļinājusies un tās lietas, tas arī kaut ko tādu saskārusies? Protams, jā. Un tāpēc, zin kā, es vispār darba vietā, es nedomāju dzimumos. Okay. Es domāju, cik tu vari izdarīt. Jā. Tātad kāds ir reāli virzība uz priekšu. Man neinteresē tur, tu esi vīrietis, puisis, meitene, sieviete, vienalga, kas tu esi, galvenais ir progress un rezultāts. Jā. Un es tiešām, man arī tāpēc tagad tas jaunais likums, ko pieņēma, ka obligāti valdēs ir jābūt sievietēm. Man tas liekas, zin kā, lielam, jā, it kā forši, jo mūsu sabiedrībā varbūt vīrieši par to neaizdomājas, bet otrkārt, man liekas, kā to ar savu darbu, to ar savu rezultātu. Jā. Tu tiksi tur, kur tev ir jābūt. Jā. Piemēram, es esmu tur, kur es esmu, tikai tāpēc, kad es labi strādāju un es spēju sniegt šo rezultātu. Man tieši liekas, ka tas ir manējais. Tas galvenais, ka es neskatītos sieviete, vīrietis ir, vai tu vari deliverot vai nē. Un, protams, ka, ja mēs skatāmies tehnoloģiju jomu, man ir bijuši gadījumi, kur es sēžu un man ir tāds pats, tu varēji vismaz izlasīt par šito pirms mīta. Tā. Jā. Un, viennozīmīgi, bet kā tās vilšanās mēdz būt abās pusēs, abās dzimuma pusēs, gan vīriešiem, gan sievietēm. Piemēram, ka viņi kaut ko nezina. Interesanti, gribās double-checkot par tām kvotām. Tagad es varbūt to izdarīšu paralēli mūsu sarunai. Stāstīs nākamo jautājumu, bet man liekas, ka Norvēģijā bija viņi tās kvotas pieņēmuši kaut kādu laiku atpakaļ bija tas eksperiments. Es neatceros no kaut kāda 11. gada, viņš tur turpinājās kaut kādus pāris gadus. Viņi kancelēja to eksperimentu, jo viņi saprata, ka nestrādā kvotu sistēma. Ja man liekas, likt kvotas, kad tur ir jābūt tik un tik, mēs koncentrējamies pilnībā uz nepareizo lietu. Tā nav vienlīdzība, kad tu mēģini mākslīgi regulēt kaut ko. Vienlīdzība, man liekas, sākās tajā brīdī, kad tu koncentrē, kā pateikt, visas pūles, lai izskaustu situācijas, kad viņi vispār var rasties. Un tas vienlīdzības jautājums ļoti vienkārši būtu atrisināms. Man tā šķiet, uzliekot bargākus sodus cilvēkiem, pret kuriem ir pierādīts, ka viņi ir bijuši seksisti kaut kādās situācijās. Piemēram, šādas sarunas kā tu. Ja cilvēkam būtu reāli naudas sods par to, jo mēs mēģinām visus ielikt vienā kastē un davai koriģējamies. Bet tev arī, man liekas, ka jāsod un jābūt kaut kādām repercussions par tiem cilvēkiem, kas ir seksisti. Un kvotas neatrisina to problēmu vispār. Un tad ir vēl lieta, kas man liekas, es nezinu precīzi kontekstu par to, bet ir tagad Latvijā ir super trendīga tēma. Es domāju, ka arī mēs aiziesim, jo mēs tagad par to parunāsim, tās mēnešreižu slimības dienas. Ko tu par to domā, principā, par to situāciju? Zini kā, ir tā, ka mums grupā, mums jau ir šīs slimības dienas, un es teiktu, kad, zini kā, sievietēm, es vienkārši pazīstu dažas sievietes, kurām tiešām nav tās darba spējas, nespēja viņas strādāt un ir grūti. Un tad man tas liekas, ok, bet atkal, kā, es zinu, kā tās sievietes, ar kurām es strādāju biznesā, es zinu, ka viņa pēc tam močīs sestdienā, viņa močīs pa vakariem, jo atkal tas ir rezultāts. Un te jau nav runa par to, vai cilvēks ļaunprātīgi izmantos un kā tas tagad būs. Jo man liekas, kā cilvēks, kurš godīgi strādā, ok, tu viņai iedod to iespēju, ka ja viņa jūtas slikti, viņa var neatnākt, bet zinot, kādas tās sievietes ir atkal manā sociālajā burbulī, viņas būs tādas, kas būs super pateicīgas par to, bet pēc tam viņas ies un močīs virsstundas. Jo tāpēc, ka viņām svarīgs tas rezultāts. Jā, man liekas, ļoti, ļoti komplicēts tas lēmums, un tur ir baigi daudz visādi izņēmumu gadījumu, man liekas, ka jāiekļauj, jo ir vēl viena lieta, piemēram, tā ir fizioloģija, vienkārši mēs reāli ejam tajā lauciņā, un ir tāda lieta, kā, es nezinu, vai atkal viņi ir pierādīti, es tagad operēju ar nesuper izpētītu tēmu, tā kā droši varat komentāros ierakstīt, ja es gadījumā kļūdos, bet ir tā mēnešreiz sinhronizācija, kad sievietēm, kurš strādā vienā darba vietā, sinhronizējās tie cikli. Un tas, kas man liekas interesanti, ir,
tam jābūt kaut kādam noteikti ietvertam likumā, izņēmuma gadījumam, bet mēs sākam jau iet tādā teritorijā, kur ir supersensitīvi dati, un tad bez mazliet darba devējiem ir jājautā. Mūsu uzņēmumā bija viņa savādāk, mēs balstamies uz uzticības principu. Es, piemēram, nezināju, ka mums ir tādas dienas. Ka mums ir tās slimības dienas, jo īstenībā mums grupā tās slimības dienas, viņas jau radās meiteņu dēļ. Viņām tās saknes aug no tā, ka sievietēm vienkārši tiešām bija grūti. Un tad mēnesī to vienu dienu, kad tev ir visgrūtāk, tu varēji paņemt. Bet arī, ja tagad mēs skatāmies datos, ko man patīk darīt, ja mēs paskatāmies, cik bieži arī ņem šīs dienas, nav tā, ka katra sieviete katru mēnesi ņems tās dienas, bet ir baigi forši, ka tajos brīžos, ka tev ir riktīgi slikti, ka tu vari paņemt. Vienkārši nejusties vainīgs. Un, man liekas, tur arī jāskatās uz to, kad vienkārši tev ir jābūt tai opcijai, kad, ja gribēs, var paņemt. Kā darba devējiem tev tas būtu jānodrošina. Baigi labi īstenībā. Es domāju, mēs reāli runājam par super sarežģītu tēmu, bet esencē draugiem grupa jau šo ir atrisinājusi. Jau 11 gadus atpakaļ. Jo tiešām te arī tas konteksts ir ok, tur pāris vīrieši jūtās apbižot, labi. Iedosim vienkārši visiem 6 brīvdienas vai 12 brīvdienas gadā. Ja? Tu vari izmantot, ja tev tiešām, ja tu gribi simulēt, tas ir uz tavu godprātību. Ja? Bet tu atceries to, ka tu esi sloks valstī, tu vienkārši nemaksā tajā brīdī nodokļus, tu pa lielam parazitē uz kādu, un tāds atļausim sociāli cilvēkiem pašiem koriģēties. Un man liekas, mums tas ļoti labi arī strādā. Es nebiju aizdomājies par to, es nezināju reāli, kad ir. Bet te ir pa lielam arī atrisinājums. Jo tas ir uz katru goda prātu, un arī tiem, kuriem tas ir nepieciešams, viņi to ļoti novērtē, un viņi arī ir ļoti pateicīgi par to, un tāpēc man liekas, vienkārši arī varbūt to problēmu uzstājas pārāk lielu, un tagad es palasīju komentārus par to, man likās, vājprāts, lien pa dziļu, tā kā. Jā. Un šis, principā, šis atrisinājums atrisina visus iepriekš minētās problēmas, kas ir ar datu sensitivitāti un tā tālāk. Gan vīrieši, gan sievietes var paņemt. Sievietes to ņem vienam mērķim, vīrieši varbūt kaut kam citam. Jo arī vīriešiem tas nav mēneša reizes, bet tev var būt dienas vienkārši, kad tev ir vienkārši neproduktīvi strādāt. Tev vajag aiziet padauzīt boksamaisu vai aiziet paskriet vienkārši un nestrādāt tajā dienā, jo tu potenciāli sabļaus uz kādu partneri vai savu kolēģi un tā tālāk un tā tālāk. Visiem ir tā kā savādāki iemesli, kāpēc viņi tās dienas varētu ņemt. Ok, šī bija ļoti, ļoti vērtīga ideja. Par eksportu atgriežoties, kuru eksportu tirgu tu principā uzskati par visnežēlīgāko tavuprāt? Nežēlīgāko? Zini, kā Skandināvija? Skandināvija, ok. Tā kā pirmkārt, viņiem ir ļoti daudz regulu, birokrātijas. Es nezinu, un arī tas, ka viņiem ir ļoti skaidra nostāja par to, kas ir labi un kas ir slikti, un viņi arī ļoti aizstāv savus iekšējos ražotājus. Viņi pirks no savējiem, ja vien tā ir iespēja. Tā kā viņi ārējos, viņiem vienmēr tāds, bet man ir izvēle paņemt savējo. Tad es ņemšu savējo. Un man Skandināvi ir vienkārši, pie viņiem ir grūti tikt. Vienmēr viņi ir par tur arī, mums vajag kaut kādu vietējo produktu, mēs labāk izvēlamies to, un tas ar viņiem ir visgrūtāk. Es varu tikt galā ar arābiem, indiešiem, amerikāņiem īzī, bet viņi, tas ir kaut kas. Un varbūt arī tas, ka mums tās mentalitātes tik ļoti nesakrīt, jo es esmu priecīgs, enerģisks un tāds ļoti atvērts cilvēks un tačī, un tad viņi ir pilnīgs pretstats. Okay. Tu stāsti tagad par to, cik grūti ir ar Skandināviem, un es gribu tev novēlēt vienu lietu, pagaidīt, līdz tu tiksi pie Japāņiem. Japāņi arī ir tough crowd, Jā, mums tieši tikko iepriekš bija saruna ar vienu no Latvijā super lielu eksportējošu uzņēmumu. Viņi gan Japānā, gan Austrālijā. Tieši par Japānu arī teica to, kad ir interesants nianses, ka viņi skatās uz tevi un mēģina tevi jau pašā sākumā startā saprast, kurā kastā tu atrodies. Indijā ir kastes, bet izrādās, ka arī Japānā ir kaut kas tā kā līdzīgs. Un negluži kastu sistēmu to sauc, bet viņiem ir vairāk leveli, kurās tu esi. Un ja tu nepareizajā levelī mēs tevi netaisīsim biznesu vienkārši. Man likās interesanti. Tā kā novēl tev arī Japānas iekarot kaut kādā brīdī. Tad varbūt par Skandināviem mazliet maigāk izteiksies. Bet toreiz man Japānā atkal bija veiksmes stāsts baigies. Ok, tad tu esi Japānā. Jā, Japānā bija
bija tā, ka atkal ļoti ātri viņi nopirka visu, viņiem bija super forši. Tā kā redzi, tas arī, beig no cilvēkiem atkarīgi saskan vai nesaskan. Jā, arī. Uzreiz tajā pareizajā. Jā, vai ne? Tie trāpīja pareizajā. Okay. Kāpēc daudziem Latvijas uzņēmumiem ir tik grūti noticēt, ka viņi var eksportēt? Es nezinu, vai tu esi Red Jackets eksportētāja asociācijā, un tu esi runājusi arī ar vairākiem citiem uzņēmumiem, es pieļauju savas karjeras laikā. Kādu darbību vai kļūdu domāšanā tu redzi, kas viņiem iespējams liedz to savu biznesu aples tālāk par Latviju? Perfekcija. Perfekcija, ok. Tāpēc, ka es arī tagad, piemēram, mēs tur Red Jacketos bieži tiekamies visādās pusdienās un vēl mītiņos, un man bieži vien prasa, kā tur kaut ko izdarīt un tā, un tad redz, ka tas cilvēks slīpēt grib to produktu līdz tādam ārprāta līmenim, kad perfektāk vairs nevar. Jā, un bet tāpat laikā viņš nav gatavs runāt par savu produktu, kamēr viņš nav gatavs, certificēts, viss kārtībā. Un tā ir tā lielākā problēma, ir tā perfekcija, un ka cilvēki bieži negrib paošņāt tos ūdeņus, paskatīties, vai tas vispār aizies. Kas tajā eksporta tirgu ir vajadzīgs? Jā? Varbūt mums nedara iet ar šo standartizēto produktu, mums vajag viņu pielāgot. Tā kā cilvēkiem ir tas, ka viņi grib ļoti, ļoti tā kā visu izdarīt un tikai tad mēģināt. Bet man tas liekas, ka tev ir jādara paralēli, ka tu ej, tu runā ar tiem cilvēkiem, tu saproti, kas ir vajadzīgs, un tad tu paralēli būvē to produktu. Bet runā par viņu tā, it kā tev viņš jau būtu gatavs un perfekts. Tas, ka mums arī nav tā pašapziņa. Mēs kā latvieši esam ļoti pelēka tauta, un mums ir, tagad arī es bieži vien runāju ar kaut kādiem cilvēkiem, viņi saka, jā, man te ir tāds produkts, un es te viņu kaut kā taisu, un tā, un viņš skatās nodūris tās acis lejā, un man liekas, cilvēku mīļais, tā nevar, jā, un tev ir... Nekad nepārdos ir tāda attieksme. Jā, jo tev tas zods ir jātur augšā, un tev ir jābūt tā kā šis ir vislabākais, ko tu savā dzīvē esi redzējis. Un tev jābūt tam pašai, tam pašapziņai. Es domāju par šo. Viens ir tas, ka perfekcija nogalinājusi super daudzus biznesus un izdejas. Tas ir vairāk kā skaidrs. Tur perfekcijas blakus ir tāda kapsēta, un viņi ir lielāki nekā jebkura cita kapsēta pasaulē. Un tur ir mirušas tik daudzas idejas un biznesi. Bet tā otra lieta, ko es ļoti bieži novēroju, tu arī minēji par to nolaisto galvu un prezentēšanu, bet man liekas, tad, kad tev ir īstā ideja, kad tev ir īstā motivācija, nevis, piemēram, motivācija, es gribu būt uzņēmējs, vai es gribu, kā pareizāk noformulēt, neīstais motivators apakšā, es gribu pelnīt daudz naudas. Tu nekad neticēsi tā idejai, ja tu viņu gribi izveidot tikai tāpēc, ka tu gribi nopelnīt daudz naudas. Tas jau startā ir ļoti, ļoti bēdīgi. Dažiem sanāk, bet, var apstīties uz viņiem, kas pēc pāris gadiem ar tiem cilvēkiem notiek. Bet man liekas, tas nav vienkārši nepareizās idejas izvēle, ka tu nokārtu galvu un motivē. Tu domā, jo es esmu redzējis reāli cilvēkus, kas iepriekš ir tādi bijuši pelēki un tā tālāk, un viņi nonāk pie tās unikālās idejas, viņi stāsta ar azartu un dara. Un pārdošana arī, es mīlu teikt, ka ir jāpārdod produkts, ko tu pats vari izmantot un ko tu esi lepns pārdot, jo tu nevarēsi ar paceltu galvu viņu pārdot. Man liekas, ka tā varētu arī būt tā kā problēma. Protams, un tāpēc arī cilvēkiem vienmēr, kad es arī pieņemu darbā, es skatos, vai viņiem deg acis par to lietu vai nē, jo ja acis nedegs, nav jēgas. Un tas arī varētu, kā kombinācijā, jo es bieži vien redzu arī, piemēram, labs piemērs, Siāla izstāde Parīzē. Biju tagad pēdējā 24. gadā, izdomāju aizbraukt, nav par manu tēmu vispār, jo tā ir tā kā pārtiks izstāde, bet man patīk, un man gribējās redzēt, kā izskatās Latvijas stends. Cilvēks sēž telefonos stendā, vienkārši tā kā absolūti nav ieinteresēti, un tas jau arī, tas vibes bija tāds, ka viņi nav lepni par to, ko viņi dara vai kur viņi strādā. Francijā jāsaprot, mazliet ir arī konteksts, tas arī bija izstāde. Mums gan nebija tā, ka mēs sēdējām telefonā, bet mums bija ļoti garlaicīgi ar Franciju. Ir tā, ka tur nerunā ar tevi neviens angliski, un ja tu nerunā franču valodā, tad ir tas, bet zin kā, kaut vai pretī bija stends, ne pretī, bet tālāk uz priekšu Gruzīņiem. Okay.
tie iegriez ballīti. Viņi pat knapi angliski runā, jā, bet saproti, viņiem bija tā, ka viņi bija azartiski, viņi stāvēja, jo es arī agrāk ļoti daudz izstādēm braukāju. Tev ir jābūt pieejamam. Un to latvieši nemāk darīt ļoti daudz. Mēs esam ļoti noslēgti. Tas ir kaut kā viss stāv. Nu, šitā stendā tu stāvēs, rokas salicis. Nu, kurš pie tevis nāks, jā? Un tev ir nu, tā kā jānopērk tas pūlis. Nu, man, piemēram, katra izstāde bija kā koncerts. Saproti, tu esi tāds rokstārs, tu vari uzkurināt to crowdu, tu redzi, tu sāc stāstīt, tu dod viņiem to enerģiju, un tad viņi pavalkās. Nu, tas man arī liekas, ka mums cilvēkiem būtu jāmācās, kaut kādus kursus izveidot. Jā. Man vispār pēdējā laikā par izstādēm ir, tāpēc, ka man bijuši daudz neveiksmīgas super izstādes ir Dubajā, tā skaitā, un lielākajā tehnoloģija izstādē pasaulē, jo vienkārši tas prep works nepareizi tika izdarīts. Es sāku pēdējā laikā uz izstādēm mazliet tā kā savādāk skatīties. Man viena tā doma ir, ko es gribu realizēt. Varbūt kāds ātrāk realizēs, es pasviedīšu ideju, bet izstādēs šobrīd ļoti bieži ir tā, ka tu aizēji nopērc stendu. Ir kaut kāds izstādes, kur ir jēga no tā stenda, bet daudzās izstādēs nav jēgas no stenda. Un tās izstādes ir vērts apmeklēt, bet bez stenda. Jo stenda izmaksas ir super dārgas. Un problēma ar izstādēm ir tā, ka ir grūti notrekot dažreiz arī to ROI tam stendam. Var to darīt dažādām QR kodu skenēšanām un tā tālāk, bet tāpatās nav tik vienkārši. Pircējs nepieiet pie tevis standā un uzreiz nenopērk. Tas ļoti reti, kad notiek. Viņi vēl citus mārketinga kanālus izmanto un apskatās, un tad viņiem saliekās bilde. Tur bija izstāde, reklāma, ieteikums, 100 dažādas lietas, un tad viņš nopērk. Un tas, ko es domāju, izstāžu laikā, es gribu realizēt šo maponu, izstāžu laikā aizbraukt uz izstādi, jo, kad tu esi izstādē, tu esi pa lielam koncentrācijā, tur, kur ir tavas nišas superintelekts vienkārši vienā vietā, un viņi tur ir nedēļu iesprostot vienkārši. Un ir jāpadomā mazliet ārpus kastes, kas ir tas, kur tu esi patiesībā. Un tas, kas tev ir apkārt, ir super daudz informācijas un super daudz dažādi cilvēki. Man tā ideja bija tāda, ka paņemt kameras crew, tā kā filmēšanas grupu, kas principā izmaksātu mazāk nekā paņemt stendu ļoti daudzās ārzemju izstādēs. Paņemt tos visitor badges, tos, kur viszemākā biļete, kas ir, un iet pie visiem cilvēkiem, mēģināt ar viņiem sākt sarunāties, un vienkārši Latvijā izmantoju tādu vārdu izdiņģēt interviju. Un uztaisīt tādas super mazas intervijas sesijas ar viņiem par tēmu, par tavu topiku, un tad tās intervijas publicēt LinkedInā un tagot tos cilvēkus. Un tādā veidā var, man tā šķiet, es neesmu pārbaudījis šo, tā ir hipotēze, bet man liekas, tu vari dabūt krietni lielāku rīču, jo pirmkārt tie sociālie tīkli, un otrkārt tas, ko tu vēl dabū, tur tādi psiholoģiskie triggeri daudz strādā. Tu uztaisi interviju ar cilvēku, nopublicēji, ja viņam patīk, viņš tev piesekos, repostos tālāk, un tev ir jauns kontakts, tev ir izējas punkts, tu ar viņu, ar kādu citu cilvēku var satikties. Un tie cilvēki, viņi uzreiz, tu esi viņiem tā kā čoms, draugs, jo viņus uztaisīs spotlight viņiem, jo kuram cilvēkam patīk būt spotlightā, īpaši par tēmu, ko viņš saprot. Un tu uzdod viņam ļoti vienkāršs jautājums par viņu biznesu, mazliet paskaties, kas varētu nostrādāt, kas pielīp. Un tādas daudz intervijas uztaisīt, tas ir viens. Un otrs, par cik es podkastus veidoju, tad tajā vietā var paņemt arī studiju. Un tos cilvēkus, ar kuriem tev super interesants sarunas īsā laikā sanāca aicināt viņus vienkārši uz podcastu. Un tā nedēļas laikā tu vari uzbūvēt pa lielu ļoti daudz podcastu epizodus, kurus tu launčo. Tev ir super masīvi liels tā kā mārketinga materiāls, ko tu vari izmantot tālāk. Un es gribu kaut ko tādu realizēt. Un tāpēc man par cik bija tās bēdīgās pieredzes tām izstādēm, kuras reāli sēdēja un varēja urbināt degunu. Un šī tāda ideja ienāca prātā, un es kaut kādā brīdī mēģināšu viņu realizēt arī. Es klausos pēc plāna. Jā, es nezinu, vai varēju saprast to pilnu murgu, ko es tagad izstāstīju, bet jā, tas ir principā, tas ir leverage princips, un tu izmanto pēc iespējas mazākas resursus un dabū pēc iespējas lielāku rīču, kas vajadzētu teorijā tam strādāt. Es gribu pamēģināt un tad padalīties savu pieredzi. Jā, tas būs interesanti dzirdēt, kā tas nostrādāja. Parunāsim mazliet par mākslīgo intelektu. Kāds šobrīd tavs sentiments tajā mākslīgā intelekta hypā? Tu redzi tur milzīgu potenciālu, aktīvi apgūsti, mēģini implementēt, skatīties, vai tomēr tādu mazliet gaidītāju, bet sidelineā skaties, vēro, analizē kaut kādas lietas?
Nu, zikā, es teiktu, esmu kaut kur pa vidu starp abiem, jo man ir tā, ka sēlos ļoti ir forši izmantot mākslīgo intelektu. Piemēram, zvanu kopsavilkumus taisīt, tur... Game izmantojat? Nē, citu tūli, bet arī, piemēram, tur, nezinu, e-pastu skripti tie paši, par ko mēs runājām, strukturēt savas domas dažreiz, ja tev ir tur miljons. Jā, ir forši. Bet, zini kā, es vienmēr saku par to, ka ir forši izmantot mākslīgo intelektu, bet pieliekam klāt savu smadzenes arī. Jā. Un to es arī vienmēr saku saviem kolēģiem, jo man tagad nesen bija smieklīgs atgadījums manam vienam kolēģim, manā komandā, kuram vajadzēja taisīt rēķinu korekcijas. Un tā kā tur bija dažādas valūtas, vēl kaut kas, viņš izdomāja, hei, nu es paprasīšu Gemini, es salikšu visus ciparus, nu neko konfidenciāli, bet lai viņš man aprēķina. Un iedomājies, formula bija pareiza. Bet rezultāts viņš iedeva matemātiski nespēja aprēķināt precīzi, kas mums bija liels šoks. Bet, protams, tas kolēģis aizsūta grāmatvedībai, kur jāveic korekcijas. Mūsu grāmatvedis ir, kā mēs zinām, labākās pasaulē. Viņas pārbauda, viņas saka, klausies vecīt, tu viss cipari vispār nesakrīt. Un tad, mēs sapratām, kad rekurēja, protams, kļūda bija kaut kāda. Jā, bet arī viņš tā kā nesaprata tās valūtu izmaiņas. Kaut vai tu iedod visus kursus un tā tālāk, viņš nesaprot. Viņš tā kā apjūk. Un tas vienkārši parāda to, ka, AI ir baigi forši, bet pieliekam klāt savus smadzenes. Jā, jāzina, kā izmantot. Jā, tieši tā. Datu apjomu, jo man uzreiz pirmā ideja ir tās tā kā decimālu daļu kļūdas, un otrs ir, protams, valūtas. Un tas, ko dara parasti tādās situācijās, man liekas, tu pirmkārt iebaro to failu, un tad tu paprasti viņam izanalizēt, nevis uzreiz ej pie actionu, lai viņš izdara visu. Jo tas mākslīgais intelekts iedomājies viņu kā savu palīgu, kurš neko nesaprot. Tad viņam jāiedod instrukcijas tā kā mazam bērnam. Un pirmais solis analizē, ko tu redzi tajā failā. Tad otrais solis, vai te ir kaut kādas kļūdas, ko tu nesaproti un tā tālāk. Un tur ar lieliem failiem ir baigi uzmanīgam jābūt. Jā. Vienmēr vajag vienkārši double checkot. Tas ir tas, ko es gribu pateikt. Kad vienmēr pārlasīt, vajag iedziļināties tomēr pašam. Nevaram mēs tik akli uzticēties. Vienkārši, kad kaut kas tiks izdarīts mūsu vietā. Tāpēc es saku, baigi forši. Es izmantoju diezgan daudz ikdienā, jo tas vienkārši atvieglo. Bieži vien man darba ikdiena, bet es akli neusticos. Es nekad nav tā, ka, nezinu, es kaut ko uzrakstu un copy-paste aiziet, visi iet tālāk. Kas tāda viena lieta, kas tev personīgi palīdz ar mākslīgo intelektu, ko tā kā izmanto? Tu minēji tos transkribus, vispār ir vēl kaut kas? Brainstormings. Ideation fāze. Jā, es mīlu, tas ir tā kā labākais kolēģis. Tu viņam vari paprasīt tā, nē, bet varbūt paskaties no citas skatu punktu un tā. Un dažreiz... Paskaties kā Nelsons Mandela. Jā, piemēram, jā. Bet, zin kā, man dažreiz ir tā, ka man kaut kādas trakas idejas vakarā uznāja, ka man pēkšņi ir tāds... Es gribu šito kaut kā apsmedziņot, un tad tev ir kāds, ar ko parunāt, un tas ir baigi forši. Jā. Tas ir viena no lietām, kas ir. Es to vienkārši raksturoju. Tev ir, zini, ka tur krokodīliem var pielikt klāt krokodīlus mašīnai, lai iedarbinātu, ja tev ir izlādējusies baterija. Baterija ir tavs kreatīvais stāvoklis tajā brīdī, un ChatGPT tev iedod tos klempus, tu uzliec uz baterijām, un viņš tev jackstarto uzreiz. Un tā ir tā ideation fāze, ko es ļoti daudz, kur esmu dzirdējis. Tev vienkārši nevajag 30, 40, 50 minūtes, lai tiktu līdz tam stāvoklim, un tu uzreiz viņā esi iekšā. Tas ļoti daudz laikā ietaupa. Tā ir. Jā, laiku un arī... Es saku, man tās kompetences arī viņam bieži vien tu vari viņu iemācīt, jau apmācīt, un viņš jau dod riktīgi foršu un challenge'o tavas idejas kaut kādas. Ja tu jautā viņam challenge'o. Jā, bet tas es saku, tas man, tam es izmantoju visvairāk, es teiktu, ikdienā. Jā, tā kā tavs second brain, bet varbūt additional brain. Jā, vienkārši kaut kas, ar ko parunāt. Ok, labi. Jā. Ķersimies pie Desk-Time. Desk-Time ir produktivitātes instruments, kur izmanto jau vairāk kā 10,000 darbinieku. Pareizs skaitlis ir vai vēl vairāk? Vēl vairāk. 20? Pagaidi, tu domā, kur Latvijā tikai vai vairāk? Visā pasaulē. Es nezinu, mums bija tikai 600,000. 600,000. Ok, tad kaut kas ir aizgājis. Es pieļauju, ka ChatGPT ir varbūt ne 10,000 darbinieku, bet uzņēmumu. Varētu būt. Tā varētu būt. Jā. Neliec izspēlēju mazu joku. Bet tieši par šo mēs arī runājam, jo es izmantoju arī mākslīgo intelektu, lai palīdzētu sagatavoties. Protams, jā. Uzņēmumu un 600,000 darbinieku
darbinieku dažādās pasaules malās. Tas ir instruments, kas dod iespēju saprast un izanalizēt, kur un uz kādiem uzdevumiem tiek iztērēts tavas vērtīgās darba stundas. Ļoti bieži produktivitāte ir uzskatīta kā kaut kas ļoti labs uzņēmuma kontekstā, bet mēs ļoti bieži redzam arī dažādas problēmas ar izdegšanu, cilvēku pielīdzināšanu robotiem un vienkārši būšanu produktivitātes pēc. Tā ir laikam viena no lielākajām problēmām. Tu vari tādu savu redzējumu iedot par tām sarkanajām līnijām, varbūt saistībā ar produktivitāti, kur tā sākās un kur beidzas. Un ko vispār nozīmē būt produktīvam? Varbūt mēs varam sākt ar to jautājumu. Jā. Nu, produktivitāte vispār, man liekas, mūsdienās viņu bieži vien cilvēki jau saprot kā lamu vārdu. Viņam reāli jau tā kā produktivitāte, visur tas tiek kladzināts un tā. Bet jāsaprot to, ka produktivitāte ir kaut kas ļoti individuāls, varbūt gan arī produktivitāte, mēs varam runāt, par produktīvu ekonomiku, par produktīvu uzņēmumu un tā tālāk. Bet, viss sāks ar cilvēku. Un kā cilvēki kļūst produktīvi, ir tas, ka viņiem ir jāmāc būt produktīviem. Cilvēks nemāk plānot savu laiku bieži vien, un viņš arī nemāk šo te darba un brīvā laika balansu ieturēt. Viņš nemāk. Ļoti daudzi no mums tās sarkanās līnijas pārkāpj, un viņi nezin, viņi tiešām nesaprot, kā to darīt. Un, manuprāt, tas ir vienkārši kaut kas fenomenāls darbs, ko mums Desktājumā dara mūsu personāla daļas vadītāji, tagad jau CEO Sintīja Petersona. Viņa reāli izveidoja, tādu kā framework, lai cilvēki jūtas atbildīgi par to, ka viņiem, tev ir jādara savs darbs, tu viņu dari labi, bet tev arī ir jāatpūšās. Un viņa to reāli menedžēja, pieskatīja, monitorēja, ievēroja. Un, ir forši, ka tev ir arī rīks, kas tev palīdz to izdarīt kā personāla daļas vadītājai. Un tu vari redzēt, tur cilvēks ir super jocīgi strādāja, viņam tas līknes neizskatās kā parasti. Tu ar viņu parunā un izrādās, cilvēks ir reāli depresijā vai viņam ir ļoti grūti dzīvē periods. Un tu varbūt tā neies pie viņa runāt, jo viņš varbūt ir introvertāks vai viņš neatverās un tā tālāk. Bet tas summējot, produktivitāte tam ir jāsākas uzņēmumā un tas ir kaut kas būtu jāmāca cilvēkiem, jāizglīto par to, kas tas ir, kas ir veselīga produktivitāte, kas jau ir iet pāri strīpai. Jo arī tagad, piemēram, man prasa, tagad, piemēram, tajā pašā ekonomikas ministrijā, viss būs super produktīvi. Un man ir tāds, tas ir atkarīgs no viņu vadītājiem un tas, kas ir tā latiņa, ko viņi uzstādīs. Nav jau vienāda scenārija, ko nozīmē būt produktīva. Man liekas, ja es būtu tavā vietā un man ekonomikas ministrijā kāds pateikt, mēs tagad ieviesīsim risinājumu un mēs būsim visi produktīvi. Es tāds ievilktu mazu elpu un tad tāds dēls apsēdies. Es pastāstīšu pāris lietas par produktivitāti, kas tā nestrādā. Mēs jau sākām pieskarties. Es jūtu, ka tu gribi par to vairāk parunāt ekonomikas ministriju. Pāris mēnešus atpakaļ jūs palīdzējāt ieviest viņiem desktājumu, lai ierēģi varētu saprast, cik produktīvi viņi patiesībā strādā. Varbūt iedod tādu backstoriju par to projektu mazliet, jo ir ziņas. Es zinu, ka tev arī bija ugunskristība ar Delfi interviju. Par to mazliet padalīties, bet kas projektu, kā viņš sākās, kā jūs viņu aizsākāt vispār? Jā, tas bija baigi interesanti, jo, tas nokrita kā no zila gaisa. Mums vienkārši uzrunāja, ir tāda interese, ka gribētu, ka viņi meklē šādu risinājumu, lai noteikti to produktivitāti. Bet man liekas, ka tas bija īstenībā kājas augtam no eksporta barometra, kurā es uzstājos LMT, tur bija LMT ēkā, un tur arī bija Valaiņa kungs, un tad man liekas, ka viņš arī, tas viss tā kaut kā aizgāja, un es tieši stāstīju, par produktivitāti, blablabla, man tas viss mans pitch bija tajā brīdī, un tad pēc tam, mūs uzrunāja, un bija tā, ka, viņiem interesēja, vienkārši saprast to savu nulles punktu, kur viņi šobrīd ir, jo ierēģņu ir daudz, godīgi sakot, to visu nokontrolēt, baigājām jābūt meistarstiķim, lai to spētu izdarīt. Godīgi, tas ir, man liekas, reāli tall order, kas jāizdara. Un tad viņiem bija tā vēlme saprast to nulles punktu, kur viņi ir šobrīd, kā arī saprast tos birokrātiskos slogus, varbūt, kas viņiem ir, saprast tos procesus, kur cilvēks iestrēgst, ar ko viņam ir problēmas ikdienas darbā, un arī saprast to,
ko viņi izmanto. Piemēram, tagad mēs tieši runājam par AI, bet vai izmanto AI? Piemēram, viņi iegādājās kaut kādus tūļus, cilvēki izmanto to, neizmanto, kāpēc neizmanto, varbūt ir nepieciešams apmācības. Tā kā vispār dabūt to izpratni par to, kāda ir tā situācija šobrīd. Un tāpēc man tas likās baigi apsveicami, ka viņi vispār bija gatavi kaut ko tādu darīt. Nu, skaidrs, ka tas backlash, kas pēc tam bija ziņās un ka man bija jāiet uz Delfiem, tas vispār bija kaut kas, jo kur tu esi redzējis, ka piegādātājs, reāli piegādātājs tiek aicināts runāt mēdījos par to, kāpēc klients izvēlējās kaut ko vienu vai otru. Parasti tā nav, parasti klients runā. Un tāpēc man tas bija tāds riktīgs ugunskristības, jo mēs parasti neesam raduši būt tādā spotlightā, bet Nē, no visam savs laiks, man liekas, ka ļoti on point. Ļoti daudz problēmas mums ir birokrātijas ierēdniecības valsts aparātā ar produktivitāti, es domāju. Jo izsens jau zināms ir cilvēki, kas atnāk no, varbūt ne visi ir izņēmumi gadiem, protams, atnāk no tās vai aiziet uz turieni, viņi nespēja apvienot tās lietas, privātajā nestrādā parasti ļoti bieži valsts amatpersonas, un ja strādā, tad ļoti neefektīvi un vice versa. Cilvēks no privātā sektora aiziet uz valsts aparātu vai, kā pareizāk nosaukt, piesaistītu valstī kaut kādu amatu, viņš nevar īsti tur attīstīties baigi, viņam nesanāk tajā vidē nekādīgi grozīties, viņš nesaprot, jo nav īsti tas pats. Un tas man liekas interesanti, bet es dzirdu arī gan tās ziņas, gan kaut kādi politiķi tev, tad, kad tu to projektu visu laiku vadīji, tev nelikās apakšā kaut kāda tur politiskā narratīva iet tam visam lēmumam, un jūs vienkārši trāpījāt, kā jums bija labs risinājums. Protams, ka to arī izmantos, un tas būs tas benchmarks, bet kaut kur bišķiņ pavīd tas politiskais aspekts. Gan jau, es teiktu, gan jau, bet tas nekad nebija tāds, kā lai saka, drivers tam visam. Tas vienmēr bija, kā mēs reāli gribam salabot. Lūdzu, palīdzat. Un tas, ko es redzu no tiem cilvēkiem. Jā, un arī tie vadītāji, kas ir, un es šeit nerunāju par tiem augstāko, tur vadību, bet reāli, tie vadītāji, nodaļu vadītāji, viņi reāli ir ieinteresēti, es gribu saprast. Un tas jau, man liekas, ir riktīgi superīgi. Un tas man reāli atvēra acis, tad, kad es redzēju, kādi cilvēki tur ir strādā. Man bija tāds, varbūt nav www.visslikt.lv, tur, kad cilvēki reāli ir ieinteresēti. Mēs esam, tajā privātajā sektorā mazliet ir tāds vārds romantizēt, bet sinonīms tam vārdam nezinu, bet mēs esam varbūt uzpūtuši to realitāti, kā tur ir mūsu prātos un kā ir patiesībā, un viņi iespējams tādi paši cilvēki. Es arī tikko tieši to pašu izdarīju. Es viņus atdalīju kā neproduktīvo kastā cilvēkus un sevi ieliku automātiski produktīvi, lai gan es zinu, ka es arī neesmu produktīvs ļoti bieži kaut kādās situācijās. Un viņi jau tādi paši cilvēki ir, un viņi vienkārši strādā ar tiem instrumentiem, kas viņiem ir pieejami. Jā, un viņiem ir ļoti daudz lietas jādara, tāpēc, ka tās bija jādara pirms 10 gadiem, un viņi turpina to darīt. Un, lai to salauztu, ir nepieciešams lūk šāds rīks, kas spēj datos parādīt. Jo atkal, mēs iepriekš runājam par kaut kādiem emocionāliem lēmumiem. Man liekas, ka Jānīts nestrādā labi, ka viņš pārāk daudz laika pavada, Excelī sēžot. Bet atkal, tu nespēj datos pamatot to, bet ar desktime tā lieliskā lieta ir tas, ka tu datos redzēsi, cik viņš velta laiku, kam un kā viņš to izdara. Un varbūt, ka nevajag viņam tur, lai aizbrauktu, piemēram, komandējumā, veltīt 2 stundas, lai aizpildītu anketu, kāpēc un kur viņš brauc. Man liekas, šis labi aizsāks kustību tādu, kad Latvijā lieli, spēcīgi eksportējuši uzņēmumi sāks palīdzēt valsts aparātam. Jo vienmēr tā narratīva ir, mēs visu laiku tā kā aprunājam, ka viss tur ir slikti un tā tālāk. Un tad nāk uzreiz tas so what, ko tu esi izdarījis tajā virzienā, lai palīdzētu viņiem. Es piedāvāju savu palīdzību. Nē, bet viņi jau mūs atteiks. Es jau zinu, ka lielāko daļu uzņēmēju atbildes, bet pamēģini aiziet pie tā konkrētā valsts amatpersonu ierēģņa, uztais ar viņu satikšanos, pasaka, ka es redzu, kā to jums attīstīt. Es negribu šajā projektā nopelnīt tik daudz, gribu vienkārši palīdzēt. Un ja vēl sanāk no tā nopelnīt superīgi, bet tas nav galvenais motivators. Vienkārši jādod atpakaļ. Jā, ja mums ekonomikas ministrijā tas
tieši arī bija. Mēs uzdāvinājām licences arī lielu daļu viņiem, jo mums bija svarīgi, mēs redzam, viņi ir ieinteresēti, viņi ir gatavi sakārtot lietas. Tas ir tā kā katra pilsoņa pienākums palīdzēt. Tā kā nevis vienkārši aiztaisam acis un sakam, ka viss ir slikti. Tas jau īsti nav tas, ko mēs gribētu darīt. Mēs jau uz priekšu tā netiksim. Un arī šērojot tās kompetences. Es viņiem varu ieteikt, kā es kaut kādas lietas daru, kā mēs veidojam dialogu. Un tas jau ir pats svarīgākais. Nevis es viņiem saku, jūs stūpi strādājat, tur neko nesaprotat. Tas, kas man liekas, ka tur tajā projektā bija bišķi lielāka pretestība. Un mans nākamais jautājums arī bija, kas bija lielākais pārsteigums. Man no tā, ko tu stāsti, man personīgi lielākais pārsteigums liekas tas, ka viņi tā diezgan labprātīgi ar pieticību, ar vēlmi kaut ko izmainīt atnāca pie jums arī, jo tas netipiski diezgan valsts sektoram. Vai es nebiju redzējis nekad tāds gadījums? Pa lielam tev te ir jāsaprot, ka visi jau nesagaidīja mūs atvērtām rokām. Protams, rezistents bija no cilvēkiem, no darbiniekiem, jo viņi nezināja, ko tas nozīmē. Viņi nezināja, kas tagad būs, vai mūs tagad čekos visu laiku, izsakos. Bet, ir jāsaprot mūsu arī tas mantojums. Mums vēl ir stūra māja, vēl joprojām stāv. Un cilvēkiem arī, kas strādā ministrijā, viņiem nav 18 gadi, un viņi reāli baidās. Viņiem liekas, kas tas tagad būs, man reāli izspiegos, vēl mikrofonu pielieciet man klāt. Ja? Un tur ir jāsaprot arī tas psiholoģiskais aspekts. Un tas, kā mēs to pārvarējām, ir runājot, stāstot, kādi dati, kā tie dati izskatās, kuros brīžos, kas notiek, jo cilvēks vajag izglītot. Skaidrs, ka viņi no sākuma satraucās. Noteikti Maponā ir tieši tas pats. Cilvēks satraucās, viņš nezina, kas tagad notiks. Bet tad, kad viņš saprot, ka tas nav nekas traks, ka viss ir fine. Bet, protams, mums no sākuma bija milzīgi rezistents, un tur palasīja Delfu komentārus, man likās vājprāts. Man tulītās ar lāpām pie mājas sagaidīs. Nevajag lasīt tādas komentārus. Ir vienmēr tāda zināt, kā arī interesi. Okay, mums Maponā ir tieši tas pats. Mēs saskaramies ar mums kameru risinājumu tirgu, un kameru dati ir tā kā vēl super sensitīvāk. Tikai reāli jāliek kabīnēs tālbraucējiem kameras. Un es LinkedInā par to arī rakstīju. Es redzu, ka lielākais backlash ir tieši par to drošības, bet GDPR aspektu. Un tie šoferi vai cilvēki uztraucās, kad tur viņus vēros un tā tālāk. Bet tas nav vispār tā saruna. Un jāskaidro viņiem, ka tā saruna nav par to, ka tevi vēros. Tā saruna ir par to, ka, piemēram, tevi filmē, vai pat tevi nefilmē. Filmē tavu apkārtni ļoti bieži tikai tāpēc, lai ja būs kaut kāds negadījums, mēs varētu par tevi vaučot, ka tu visu izdarīji perfekti, jo mēs tev uzticamies. Un tas ir vienkārši vēl viens veids, kā panākt. Protams, vienmēr būs tādi ill-minded cilvēki, kas kontrolēs tevi. Mēs nevaram izslēgt, bet pie tā nav tā kā tehnoloģija vainīga. Bet tā ir vainīga cilvēki, kas izmanto to tehnoloģiju. Jā, mikromenedžeri, kuri būs, viņi vienmēr menedžēs. Vajag viņus izskaust, nevis tehnoloģiju. Jā, vai ne? Tieši tā. Žēl, ka mums nav sistēma, kas desmitājumā pasaka, kuri mikromenedžē cilvēkus, kurš pārāk daudz skatās. Īstenībā, jā, vai ne? Jā, tad varētu tādu monitoru, barometru uztaisīt. Jā. Jums uzņēmumā noteikti ļoti daudz anonimizētu datu par produktīvo laiku. Ja mēs runājam par datiem, balstoties uz to, kas jums ir, ko jūs esat varbūt izvilkuši ārā no dažādiem tirgiem, kas ir kaut kas tāds, ko 99% cilvēku nedara, bet viņiem vajadzētu to darīt, lai viņi būtu produktīvāki? Jums ir sanācis izvilkt no datiem kaut kādu kvalitatīvu secinājumu ārā? Jums ir ļoti daudz datu. Mums ir ļoti daudz datu. Kaut kā bija interesants tagad tas pētījums pēdējais par to AI arī. Piemēram, cik maz cilvēku viņi lieto. Un, piemēram, tagad tu paskaties, ja viņš ir industrijā, piemēram, mārketinga aģentūra, un tev liekas, ka viņš vispār neizmanto AI tūļus, tev ir tāds jautājums. Vai arī tas, ka mūžīgā sēdēšana e-pastā, vājprāts, tur vidēji bija tā, ka nedēļā cilvēks tur, pie 20 stundām sēž e-pastā, tev ir tāds, ko tu tur dari, ja vien tu neesi, es nezinu, kaut kāds cilvēks, pēc amata, ja tev tas atbilst, bet ja tu nē, tas man arī mums ir dziļas pārdomas vispār par cilvēku darbu tādiem patterniem, kā to latviski pateikt. Viņi koncentrējas uz nepareizām lietām vispār? Jā, un tu vienkārši nevari saprast, kāpēc viņš sēž vai dara to,
kā tas sniedz rezultātu tam, ko viņa biznesa cenšas izdarīt. Tas vienmēr bieži vien ir tik ļoti aizdomīgi. Pietrūkst kaut kāda informācija, lai jūs to vispārīgo bildi redzētu? Mums bieži vien pietrūkst, jo kā mēs visu anonimizējam. Mums arī bieži vien tur, mēs tur redzam industriju un mēs jau nezinām tos mērķus, pie kā tas cilvēks strādā. Varbūt tas cilvēks šobrīd taisa e-pasta auditu, un viņam tas ir pilnīgi fine. Tā. Un tās pietrūkst konteksts, bet tāpēc, piemēram, lai mēs vislabāk varētu palīdzēt uzņēmumiem, mēs vienmēr strādājam ļoti ciešā sasaistē ar viņiem, ka mēs saprotam to viņu problēmu, mēs saprotam tas, ko viņi grib ieviest, kas ir tās lietas, ko viņi grib uzlabot, un tad tas ir, tie dati ir daudz kvalitatīvāki, protams. Bet tā globāli pateikt, es saku, tas galvenais, ka tev bieži vien aizdomīgi liekas, cik cilvēki iekoncentrējas uz kaut kādu lietu, sēž tikai tur, vai arī, protams, šeit milzīgie breiki arī liekas pa vidu. Vienkārši tur cilvēks aiziet kaut kur uz 3 stundām prom, tad viņš attālkās apakaļ, man liekas, interesanti darba diena. Ja man būtu vieglāk, ja tu fokusē, un atkal te ir tas stāsts par produktivitāti, un vai cilvēks vispār saprot, ko tas nozīmē, un vai viņam kāds ir pamācījis, varbūt, kā tu sadali, time bloko savu dienu, vai vienalga izmanto kādu citu veidu, bet ka tu izdari savus darbus, un viss tev ir brīva diena. Bet tas, ko mēs arī redzam bieži vien, kad cilvēki tā kā jumpo, darbs mājas, un tas, man liekas, beigā bardakā aiziet. Es nezinu, kā tu spētu būt produktīvs. Ja tev visu laiku būtu iedomājies jālēkā. Pastrādā, izved suni, aizvēju uz džimu, tad atkal pastrādā. Es nezinu, varbūt kaut kādās nozarēs tas dara, bet, Sales varētu kvalificēties tam, jo sales, esmu darījis, tur man ir mītingi bijuši zvani, kurus jūs nevarat iztrekot, jo es uz telefonu to daru. Jā. Un tad mēs, piemēram, staigājam pa parku, jo man negribas sēdēt. Tas ir fajn, jā. Bet mums arī nav tik skrupulozi neanalizēt to visu, jo man ir otra galēja, es braucu komandējumos, un es dažreiz līdz 10 vakarā strādāju. Protams, jā. Tad pēc 10 vēl ir restorāna apmeklējumi, kur ir cilvēki domā, ka tas ir parasti atpūta, bet tas ir vēl viena darba diena. Protams, jā. Tas kaut kā tā uz sēlu varētu vēl attiekties, bet citiem, interesanti. Nav noteikti tāda viena unikāla. Nav arī. Tikai es saku, tāpēc jāskatās uzņēmums pēc uzņēmuma. Mēs varam skatīties kaut kādus rīkus, kas tur, kā mums tagad bija tas pētījums par AI. To mēs varam, bet tā katrs cilvēks ir unikāls, katrs uzņēmums ir unikāls, un tur baigi standartizēt un tagad pateikt, dariet šādi un būs baigie rezultāti. Jums bija LinkedInā arī es īstenībā izbrīnījos par tiem rezultātiem, un man liekas, ka jūs palaidāt garām iespējams vienu lietu, jo tas ir vecais labais stāsts par to, kad ir meli, ir liela meli un tad ir statistika. Un man liekas, ka jūs uztaisījāt to pētījumu, un jums jau startā ir engravebots, kad tajā pētījumā piedalīsies uzņēmumi, kas ir IT fluent vai technology fluent. Un tur tā adapcija mākslīgajam intelektam ir ļoti liela, bet tā nav lielākā nozare pasaulē, un tad ir ļoti daudz nozares, kurās super neizmanto mākslīgo intelektu. Tad man atnāk Evalds Urtāns, kas ir AI spēčuks, viņš saka, ka nē, viss ir slikti, 8% ir tikai adaption rates Latvijā, un tad iznāk jūsu pētījums par to, ka es neatceros ciparu precīzi, bet jums tur super augsts un es redzu, ka te ir ļoti jāmaina tas konteksts un nepareizs secinājums arī izdarīt cilvēki. Jā, jo tur ir jāskatās pēc industrijām, un tas ir arī īstenībā labs tāds arī ķeksīts, ko mums pielikt pie saviem tādiem darbiem, kad ir jāskatās konteksts, jāskatās industrijas un jāskatās mūsu klienta bāze. Es negribēju rakstīt to komentāru apakšā. Es zinu, ka jūs paši jau pēc tam sapratāt. Tas bija tāds, ko mēs jau arī ka varbūt vajadzēja minēt, iedot to kontekstu, kas ir mūsu klienti. Jā, tas noteikti palīdzētu. Jo ir ļoti daudz industrijas, kur super slikti viss ir. Piemēram, man nāk prātā celtniecība, kur ir ļoti zems jāiereic. Viņi vispār par to pat nedomā šobrīd. Tāpēc, ka viņi ir tur zemē pie pirmā digitalizācijas viļņa, viņi vispār mēģina pārslēgties no papīra uz digitālo vidi. Līdz ar to mākslīgais intelekts tik ļoti pagaidām viņus vēl neinteresē. Bet tas pienāks. Kāds ir tavs viens tāds mazais lifehack produktivitātei, ko tu lieto katru dienu? Tāds, varbūt, ko visu uzreiz varētu izmantot. Lifehacks man ir noteikti, zini, kas iepriekšējā vakarā saprast, ko tu darīsi nākamajā dienā.
Nu, tā kā apsēsties, atrast laiku, es taisu tam reāli laiku, es ieplānoju laiku, kad es apsēdīšos, sapratīšu, ko es šodien izdarīju, kas ir tās lietas, par ko man būs jādara rīt, kas man būs jādara rīt, kas ir tās lietas, par kurām man būs jādomā rīt. Jo, ja es to neuzrakstu uz tās papīra lapeles, vai man tagad ir markable un tā ir digitāla papīra lapele, ja es to neuzrakstu, es par to domāšu visu vakaru. Jo es centīšos visu laiku, tā kā, man ir jātur, man ir jāprocesē, bet es to uzlieku uz tās lapes un visu, un tā jau ir rītdienas problēma. Jo, ja es to turpināšu procesēt, es vienkārši izdegšu, jo man visu laiku tas vārīsies. Tāpēc es teiktu, ka tu nākamajā dienā atnāc, un no minūtes, kā tu apsēdies, vai vienalga, ko tu arī kaut vai stāvot, tu zini, kas tev ir jādara. Jā. Tu nezaudē to laiku, kas es esmu, kas ir šodiena, kur ir mans kalendārs, un tā tu jau zini, tu esi gatavs. Jā, execution atkal. Jā, tas labs ļoti, es pats grēkoju šo retrospekciju dienas beigās, ieblokot laiku tam. Šo man arī atceros, teica Mārtiņš Lāsmanis, Suplifulu vadītājs. Viņš saviem darbiniekiem liek ilgāk pat laiku pavadīt. Viņiem ir tas weekly recap, kur viņi saka, iziet visi cauri visai nedēļai, ko jūs dariet, ko jūs varētu nākamajā nedēļā darīt un ko jūs varētu labāk darīt un reāli iedziļināties. Viņš speciāli liek viņiem darba laikā darīt tur stundu, ja vajag pusotru. Viss fine, this is our value uzņēmumā. Un viņš teica, ka viņiem diezgan labi arī iet, viņi super strauji auga. Viņš pats tagad, man liekas, pārvācās uz Ameriku un viņam ļoti ātri auga tas uzņēmums. Man ļoti patika tas, un tas sasaistās ar to, ko tu arī teici. Un mēs to tagad arī darām kā komanda. Tagad man ir sava komanda no septembra. Mēs katru piekdienu sēžamies kopā. Viņiem ir mājas darbs par to apdomāt, kas ir tās lietas, kas viņam super sanāca šonadēļ, kas ir tās lietas, kas nepārāk, un kas ir tās lietas, kur mēs tev varam palīdzēt, lai tev tas izdotos nākamnedēļ. Un tur nāk ārā beig labās lietas, un tagad tu sajūtas kopā vairākas smadzenes, un mēs atrodam risinājumu, es teiktu, lielākai daļai no problēmām. Man super patīk tā ideja par team sessionu, tā retrospekcijai, tas ir super spēcīgi. Jo es esmu par komandu, tu visu laiku to dzirdi, es visu laiku atcaucos uz komandu, Zini, tu esi tikai tik spēcīgs vai tik ātrs, cik tavs vājākais posms, un tāpēc visus vajag to komandas garu baigi uzturēt un pie tā reāli strādāt. Tas tā ir. Tagad bišķi nenopietnāk ir kaut kāda super stulba lieta, ko tev klients ir pateicis saistībā ar produktivitāti, tāds, kas tev vienkārši jāpadomā 10-20 sekundes. Uzreiz pirmais iešaujās galvā. Par produktivitāti. Man bija viens vīrietis, kurš man teica, par produktivitāti, vai mēs spēsim izķert to, cik ilgi cilvēki smēķē, jo viņam liekas, ka smēķētāji ir neproduktīvāki nekā tie, kas nesmēķē. Man liekas, tas ir kaut kāds, kaut kur es ar šo dzirdējis, bet apkārt ir tādas runas par to, ka smēķētājiem vajadzētu ilgāk strādāt. Vai arī tiem, kas nesmēķē, vajadzētu iedot brīvdienu, jo viņi tur pavada sārunās. Un viņam bija kaut kas tāds, bet viņš to pasniedz arī tādā manierē, un viņam tā bija galvenā aģenda. Šitas ir tas, ko es gribu saprast. Un man bija tāds, wow, īpašs gadījums. Tūlis to var izkontrolēt, bet jautājums, vai tu gribi risināt problēmu, kas varbūt ir 1% vērta tavā biznesā vai vēl mazāk. Un tas bija interesanti, viņam es prasīju, cik tev pīpē tie cilvēki birojā, un viņš teica, no 50 cilvēkiem viņam liekas, ka 3. Un es teicu, bet varbūt tev ir problēma vienkārši ar šiem 3 cilvēkiem, kas ir jārisina savādāk. Ja tu viņus vienkārši heito, var atrisināt vienkārši savādāk. Tad nākamais jautājums, tā jau sāks tāda psiholoģijas sesija. Jūs smēķējat pats? Jā. Nē. Es laikam atradu atrisinājumu. Jā. Intrinsic hate pret smēķētāju. Jā. Interesanti. Nē, bet es biju arī par šo dzirdējis daudz, kad kaut kāda pavīdēja tāda ideja arī, kas man likās interesanti, dīvaini. Es nepiekrītu, nepiekrītu, es tā neitrāli ieņēmu. Es nezinu, vai tas kaut ko baigi mainītu, kad tur cilvēki, kas nepīpē, tur dabūtu vairāk brīvā laika. Nezinu. Tas neliekas negodīgi, negodīgi. Atkal, es saku, cilvēki visu laiku skatās uz to laiku, bet skatīsimies uz rezultātu. Man liekas, ja tu vari pīpējot, skrienot pa parku, jājot uz zirga, dabūt to pašu rezultātu, skatīsimies uz rezultātu. Tā jau ir tā produktivitāte, ne jau laiks. Tieši tā.
Mēs lēnām noslēgam tuvojamies. Veronika, tu esi daļa no draugiem grupu mentoru kluba. Jā. Ir promotions mazliet. Jā, šī intervija arī ir. Un viss iepriekšējais ir tapusi sadarbībā ar mentoru klubu. Tu palīdzi citiem uzņēmumiem, profesionāļiem, daloties ar savu pieredzi. Kā tu stāstīji, arī tu dalies ar pieredzi pasākumā tajā barometrs. Jā, eksporta barometrs. Un no tā tevi uzrunāja ekonomikas ministrija. Bet par mentoriem atgriežoties, kurš cilvēks tavā dzīvē ir bijusi tāda nozīmīga personība tieši tavā izaugsmē, tāds kā mentors? Tu minēji iepriekš ģimeni, tev ir ģimenē uzņēmēji, visi, bet ir vēl kāds mentors ārpus ģimenes, tā kā arī, kas tev rītīgi iedevis? Es teiktu, ka neviens nespēja pārspēt manu tēvu. Okay. Tas ir labākais, kas man ir iedevis to dzinuli, un arī, kam vienmēr es varu paprasīt, kad ir kāda problēma situācija, viņš būs vienmēr tas, kurš uzklausīs un arī iedos foršus risinājumus. Jo viņš to sāls pudu ir apēdis. Forši, ka tik ļoti tūs cilvēks ir, jo mentori parasti tādi mazliet svešāki ir, tur viņam ik laiku satiecies, bet te ir visu laiku pie savu mentoru. Tas ir riktīgi. Jā, 24/7. Tas tā kā vēl viens ChatGPT. Tikai tur reāli ir tā kā, ChatGPT atbildīgi nedara, bet te ir tā kā īstais. Okay. Ja tev būtu iespēja aizsūtīt balss ziņu savai jaunākajai versijai, tai Veronikai, kuru pirmajā dienā ierodas draugiem grupā, ko tu viņai pateiktu? Tev viss izdosies. Vienkārši ļoti. Jā. Okay, mēs lēnām tuvojamies šīs sarunas beigām. Es gribētu tev pilnībā iedot vadību par šo podcastu. Tev ir iespēja noreklamēt jau ko vien vēlies, parunāt par tēmu, kur tavuprāt ir svarīga, un mēs tev varbūt nepieskārāmies, vai vienkārši varbūt uzdot kādu jautājumu man. Man ļoti interesanti īstenībā jautājums, ko es gribētu uzdot tev, ir tieši par pārdošanu. Jo, zikā, pārdevēja rokas grāmatas, man vienmēr, dienas grāmata piedod, es gribēju saprast, ko tu domā par social sellingu un tieši to darīt caur, piemēram, LinkedIn un tā, kāds ir tavs, nezinu, teiks. Jā, social sellings. Tu tam tici, kad cilvēkam jāstāsta tas stāsts un tā ļoti personīgi par to, kā visu to tavu rīku izmantot. Es varu padalīties ar datiem, mums abiem dati patīk. Posti LinkedInā, kas, es nesaku, ka konvertējās darījumos un tā tālāk, es vienkārši pēc engagement skatos. Posti, kuras ielieku savu ģīmi, vienalga kādā variantā, vai kuras guļu uz dīvāna, vai kuras dziedu kamerā, whatever. Viņi rezonē ar auditoriju vairāk nekā tad, ja es ielieku kaut kādu generiku produktu bildu un tā tālāk. Es neesmu no tiem cilvēkiem, kas liek tur kaut kādus divorce that led me to these 10 B2B's SaaS sales tips. Kaut kas tāds, nē, bet ja tu vari iepīt tādu ar smieklīgu elementu, tas ir mans tā atslēga, ko es atradu, kas strādā. Un es redzu, ka citiem cilvēkiem arī strādā tā super personalizētā pieeja. Un social selling, ja mēs tieši LinkedIn kontekstā, es par pārējiem nevarēšu tik labi pateikt, Instagrams, Facebooks, LinkedIn man arī vislabāk patīk. Es redzu, ka tie cilvēki, kas sāk sekot, viņi redz, ko tu dari, un tu būvē to credibility. Un ir tas marketing, tas touchpoint princips. Tas vairāk ir nevis kā selling, bet kā marketing, advertising, tu sevi un savā uzņēmumā advertizo kā profesionāli. Man liekas, tas katram profesionālim būtu jādara. Un tas palīdz arī ļoti uzņēmumam, tāpēc uzņēmumam vajadzētu investēt arī tajā, lai cilvēki LinkedInā spēja likt labu saturu iekšā. Un tu vienkārši būvē to savu sociālo to burbuli un sekotāju skaitu ar cilvēkiem, kuri ļoti bieži ar tevi redz tavu saturu, un kaut kādā brīdī viņiem parādīsies viens cilvēks, kurš gribēs nopirkt, piemēram, tādu risinājumu. Viņi iedos viņam ļoti vienkārši tavus kontaktus. Viņi pateiks, tas ir foršs čels, skatos viņa kontentu ilgu laiku, viņš runā par tēmu, vispārējo. Jā, jo marketings un sales ir vienkārši, marketings ir sarežģīts, jo tur ir ļoti daudz dažādi mainīgie. Sales, man liekas, ir tāds straight to the point. Bet mārketings šajā kontekstā, kāpēc es gribu saku social selling, social marketing varbūt vairāk, jo nav tā, ka būs posts un darījums. Būs posts.
reklāma no uzņēmuma, viss pārējais, un tad būs darījums. Bet, ja nebūtu tie 3 posti, nebūtu tā darījuma vispār, viņš nekad nesāktos. Līdz ar to, jā, es pats arī praktizēju ļoti daudz un mēģinu kaut ko tādu interesantu, unikālu uzģenerēt, uzrakstīt, runāt par problēmām, kas sāp, piemēram, par tām kamerām. Nākamā tēma būs par to. Es jau uzrakstīju postu par to arī, kā kameras nav gluži tāds vagars, bet vairāk drošība un tāds tiem šoferiem. Kā jā, es pilnībā to redzu, ka tas attīstīsies vairāk un vairāk. Kas man mazliet biedē ir tas, ka cilvēki liek LinkedInā saturu, kas ir super mākslīgā intelekta ģenerika. Tā kā tu esi copy-paste ielicis pirmo promptu, tu neesi iedziļinājies. Es arī izmantoju mākslīgo intelektu, bet tu pateiksi varbūt dažreiz pēc kaut kādiem paterniem. Evalds Urtāns var pateikt, ka es mākslīgā intelekta uzģenerēju to. Bet es ļoti piedomāju, es mainu reāli struktūras, es mainu visu, es mēģinu to esenci atstāt. Esmu uztrenējis mākslīgo intelektu savu rakstības stilu un visu pārējo, es vienkārši advencēju bišķiņu sevi. Man ātrāk, mazāk laikā aizņem uzrakstīt to rakstu. Līdz ar to es teiktu, bišķiņu to aspektu piedomāt, ja tas ir, mēs tur varam ideāli saturu uzģenerēt un piesaistīt reāli jaunus klientus. Tas ir tas ignite, lai nopirktu to produktu potenciāli nākotnē, vai pakalpojumu. Jā, ja man tas liekas, redz, vienīgais tas laiks. Tas bloku atstāja. Jā, bet mums arī tieši tas laiks, kas maniem kolēģiem, ko viņi bieži vien saka, ka tā atdeve, piemēram, no tā, kā tu teici, tas ir ļoti ilgstošs process un ka tas varbūt nenotiek tik ātri. Un es zinu, ka tas viņiem kaitina bieži vien, vai arī otrs aspekts ir, ka man ir bijuši tādi kolēģi, kuri negrib sevi brandot. Saprotu, viņi negrib sevi sasaistīt ar uzņēmumu, jo ne visi būs tādi fanāti. Piemēram, un tas ir tāds, vienmēr man liekas bišķi challenging, jo skaidrs, ka es esmu tāpat kā tu, man liekas, ka tas ir way to go. Es sales arī esmu, man tas tiešā veidā ienesīs kaut kādā brīdī to. Protams, jā. Recognability. Un, datos atkal mēs paskatāmies, pirmais posts, kas vispār aizgāja, un tas nav pat viral, bet pirmais posts, kas man tur sasniedz kaut kādu to engagementu, ap 10,000 impressionu bija pēc apmēram 20 postiem, kurus biju testējis, un es ieliku to savu bildi, un tāds, šitan kaut kas ir, un tad nesen es ieliku vienu postu, viņš 200,000 impressionu sasniedz, tur ļoti lielu engagementu, aizgāja topiks, bija labs hooks, un atkal mana personīgais video, kurus uzfilmēju ar mūsu kamerām, kurš esencē parāda to risinājumu, kā viņš strādā. Un tas bija tāds mazliet nenopietns video, arī es tur vienkārši dziedāju, nepārāk taisni, viņš šķībi, bet jā. Tas bija nice, jā. Bet visu laiku jāpašo ārā saturs. Tas, es saku, man liekas, tas saturs un tā kvalitāte. Tas ir. Man liekas, galvenais. Tas ir. Paldies tev, kad atnāci pie manis uz sarunu. Bija ļoti, ļoti forši, ļoti daudz idejas, vairāk enerģijas nekā man bija pirms mēs sākām. Es biju jau sagurs uz vakaru. Šī bija otrā intervija šodien, tā kā paldies tev, paldies, ka padalījies. Jā, paldies.